Sveika šodienā! Sveika. Tu dabā esi telpās? Jā, tā sanāk, ka šeit ir tur, kur es atrodos. Man ir vieglāk, nevis pat vieglāk, bet dzīvāk, liekas, ir jārunā par šo tēmu laukā, dabā. Jā. Es esmu tevi Ieva uzaicinājusi uz sarunu jau pirms kāda laika, un man ir prieks, ka mēs esam nonākuši beidzot līdz šim brīdim, ka tas patiešām notiek. Un tu man esi īpaša, jo tu arī esi brīvi dzemdējusi. Un arī īpaši ar to, ka manā pirmajā sarunu sērijā tu un jā, es ļoti priecāšos dzirdēt tavu stāstu par to, kas tu biji līdz tam, kā tu piedzimi mamma, un par tavu pieredzi turpmāko ar taviem bērniem, dzemdībām, redzējumu. Tā kā droši sāc ar vietu, kur tu biji pārtapšanā par mammu. Pārtapšanā par mammu. Jā. Kur es biju? Es dzīvoju Rīgā, strādāju savā profesijā. Es biju laikmatīgās dejas horeogrāfs un dejotāja. Un jā, tā es tur dzīvoju tādu dzīvi, visu laiku strādāju, un tad es satiku Tomu, savu dzīves biedru šobrīd, un jā, un kaut kā tā dzīve aizpūta mani uz Cēsīm. Un tālūk, un sākās pilnīgi cita dzīve. Jau satiekot Tomu, es sapratu, ka daudz kas jau mirst, vecais kaut kas manī un man apkārt, un ejot šo te ceļu kopā ar viņu, daudz kas vēl novirs. Un jā, un es kaut kā biju tam gatava, un jā, un pēc kāda laika jau mums pieteicās bērniņš, pirmais bērniņš, dēls. Un mēs jau skaidri zinājām, ka tas būs dēls. Un tad bija tā, ka es zināju, ka es negribu dzemdēt slimnīcās. Un man tas likās kaut kā nav piemērots man. Un, jā, kaut kā likās nedzīvi un tā. Un tad es tajā laikā vēl strādāju. Es braukāju vēl no Rīgas uz Cēsīm ar dēlu Puncītī. Un jā, tas tāds skaists laiks arī īpaši tā braukāšana visa. Un kaut kā tā vecā dzīve vēl tā kā fonā un tā jaunā, tad kā pārēja visu laiku. Un jā, un tieši kā es tajā brīdī būtu gribējis dzemdēt, tas ilgu laiku pie manis tā kā neatnāca. Tā sajūta, es zināju, ka es gribu būt ļoti ciešā kontaktā ar dabu un ka iespējams dzemdēt ārā, laukos, kas ir netālu no Cēsīm mums. Un jā, es biju uzskaitē. Es biju uzskaitē Rīgā pie ginekoloģis nu jā. Un tas man likās tagad, skatoties no šīs pozīcijas, bet no šīs skata punkta, kuras esmu šobrīd, kaut arī tajā laikā, ja man tas likās, nu tāds ķeksīša pēc, es tur aizeju un papīrus vajag sarakstīt un tas emocionālais kaut kāds kontakts vai tas, ka mani redz kā cilvēku, kā mammu un ka redz arī to, ka būtu tas, ka būtu tā interese, jā, to es visu tajā brīdī nejūtu, tieši no tā ārsta un visas tās izmeklēšanas arī
tādas, ķeksīšu pēc, jā, jo vajag sarakstīt dokumentus. Un, tajā laikā man ļoti palīdzēja arī atbalsts no mammas, no savas mammas, ka mamma to dalījās ar savu pieredzi, kā bija viņas laikā. Un, tajā laikā, tobrīd es tajā laikā domāju, tā dara visi, tad es tā arī eju un daru. Jo kāds tad ir, tajā brīdī es neredzēju vienkārši to, tajā brīdī es neredzēju to citu, ka es varētu tajā citā nonākt. Jā, kā es saku, nebija citu failu, vienkārši. Jā, nebija citu failu, jā. Ļoti nav. Sāk parādīt. Jā. Un es zināju, ka es biju dzirdējis par mājdzemdībām, ka sievietes izvēlās šo ceļu, un tad es sāku meklēt vecmātes, kur ir tuvāk mūsu lokācijai, un es atradu tādu dzemdību vietu kā Harmonija, kur ir dzemdību māja, un tad es paskatījos, kādas tur ir vecmātes, un atradu, kas mani uzrunāja. Un tas bija ļoti vēlu jau, ja tā paskatās. Es neatceros, kura man bija nedēļa, bet es kaut kā vilcinājos ar to vecmātes uzrunāšanu. Jo man tajā laikā jau man bija svarīgi, kas tas ir par cilvēku. Jo kuru katru, tajā brīdī jau arī bija grūti ielaist kuru katru savā laukā. Un tad es atradu šo te vecmāti, un es aizbraucu tur pie viņas, un tur viss tik likās tāds miers tur ir tajā Harmonijas mājā, un tiešām jauki. Bet man bija tā sajūta, ka es tur nevēlos dzemdēt tajā mājā, ka es tomēr labāk jūtos jau savā lokācijā, un vai nu tas ir cēsīs, vai nu tie ir lauki. Un tas bija jau māja beigas, un tajā laikā bija augsts ārā. Un tad es sapratu, ka vecmāte arī teica, atmetam ar roku ārā kaut kādām dzemdībām. Un ļoti labi, ka tā, jo es nezinu, kāda būtu tad bijis tā pieredze. Būtu kāda būtu noteikti, kādai būtu jābūt. Bet sanāca tā, ka dzemdības bija mājās, cēsīs, dzīvoklī. Gribēju ūdeni, bet līdz ūdenim netiku. Tāda liela pateicība arī tieši šodien braucot šeit, domāju, liela pateicība arī tai vecmātei, ka viņa bija klāt, un tā pirmā pieredze bija tāda, nav viņa no tām sliktākajām tādām, ka tur kaut kas tik traģisks vai tāds tik ļoti slikts, vai traumatisks, ka viņa kaut kā neuzbāzās arī ar kaut kā to savu līdz iztumšanas brīdim. Viņa man ļāva ar Tomu vienkārši būt savā procesā, un tas bija tā skaisti, ka jūta to kaut kādu to telpu. Un pats grūtākais man tajās pirmajās dzemdībās bija tā iztumšanas daļa, jo tagad skatoties, es ar savu ķermeni jūtu kaut ko vienu, bet man ārēji saka kaut ko citu. Un tajā brīdī es pazaudēju to savu, tajā brīdī es atbildību paņēmu no sevis nost vai nepaņēmu viņu, respektīvi nepateicu savu robežu, ka es jūtu tā un es darīšu tā, ka man vajag to tempu samazināt un, principā man gribēja pātrināt to mirkli, kurā es stumju ārā savu dēlu. Un tev bija komanda, neteikšu komanda, bet, tā kā ierosināja pies, tad, kad tu nebija gatava? Jā. Vai arī teikt, kā tas,
kā ir jāspiež ārā, un tas tajā brīdī vienkārši notika tik ātri, un jā, ka ķermenis man gāja pilnīgi citā tajā tempā, un tajā brīdī, kad no malas cilvēks vienkārši tevi grib pātrināt, jo uzskata, ka tā ir vajadzīgs, ka tūlīt jau tas notiks un ka tā tam ir jānotiek. Kaut gan, ja iespējams man nebūtu šī komanda bijusi, tad, jā, tas varbūt tas aiziet mazliet harmoniskāk. Es tā uzskatu. Tad tev tagad ir kaut kādā ziņā pārdomas, kā būtu, ja tu pati varētu būt tādā procesā bez jebkādiem padomiem. Jā. Tā. Un tas pēc tam arī radīja sekas. Un pēc tam tas viss notika ļoti ātri, ka bērniņam jau ātri viņš man tika uzlikts uz krūtiņām. Un kaut gan viņa man iepriekšējā vecmāte bija teikusi, ka viņa nesteidzina šo te procesu, kā atļaut tur, ka tu saproti vispār, kas ir noticis, un pēc tam ir tikai tālākās darbības. Bet tajā brīdī tika jau diezgan ātri pārgriezta naba saitīte. Un pēc tam viss attiecīgi uz svariem likts bērniņš. Tā, kad tas ir jāizdara tik ātri, jo jā, kāpēc? Kāpēc tas ir jāizdara tik ātri? Viss pēc tam tālāk un viss, jā, tas man jautājums arī ir šobrīd, un kāpēc tas ir viss tik ātri jādara. Tas bija arī negaidīti, no tavas puses. Tas bija negaidīti, jā. Tas bija, ja sapratu, tev jau bija kaut kādā ziņā vai sarunās, vai kā savādāk radies iespējas, ka vecmāte nogaida, kamēr nabas saite, vai, es nezinu, beidz pulsēt, vai kāda. Jā. Cik viņa tur stāstīja, par to savu pieredzi un tas, kā viņa to dara, tad man bija radies iespējas. Bet tagad es saprotu, ka tajā brīdī man nebija tā sapratne par robežām. Tā, ka es taču arī drīkstu viņai pateikt, pirms tam, kad es drīkstu viņai pateikt to, kad vai mēs varētu darīt šādi. Un tajā brīdī jau viss tas posms, viss tās miedarbība ar viņu jau es viņai nepajautāju. Jā. Viņai vienkārši nepajautāju un nenosprautās robežu, ka es vēlētos tā. Un, un pēc tam tas izraisīja sekas, tā ātrā iztumšana izraisīja sekas pēc tam manā veselībā, ka man bija ļoti ilgu laiku hemoroīdi, vienkārši, ka tur ir plīsumi, bijuši riktīgi lieli plīsumi. Un tas priekš manis arī pēc tam bija ilgs tāds dziedināšanās ceļš. Es neatceros, pēc cik ilga laika man tikai palika labi, ka es varēju aiziet tiešām uz tualeti. Tas bija diezgan, teikšu, sāpīgs posms. Un nākošajā dienā arī pēc dzemdībām jau bija klāta daktere, tā kā bērnu aprūpas dakterīte, un ar tā uzreiz tā tik pēkšņi visu, un man likās tiešām tā ir jābūt, kad tu guli gultā ar savu bērniņu, tu atpūties, un tev vienkārši pie durvīm jau klauvē, un viss jau bērniņam tagad ir jāparāda, kā viņam tur samainīt pamperu, vai viņam visi kārtībā, un tas likās tā, wow, ka tā tiešām tik ātri, un pēc tam jau, man liekas, pēc tam vēl atbrauc nākošajā dienā tā pati vecmāte, paskatījās, ka viss ir labi bērniņam, un tad jau mēs iegājām te. Vai tev ar ārsti jau bija sarunāts, ka viņa nāks, vai viņai bija lūgums, ka tu ziņo, ka bērniņš piedzims? Kā tas bija? Viņa ieradās. Tas bija tā ir vecmātes, tā kā
daktari, ar kuru viņa sadarbojās, un respektīvi tie bērni, kas dzims pie viņas, tad tie tālāk iet pie tās daktaras. Un tā, jā. Un tad jau mēs iegājām tajā savā ritējumā un skatījāmies, kas vispār ir noticis un jauna pieredze, un tad sākās tas mans dziedināšanās ceļš caur to, caur to visu, kas bija noticis, un, tā mēs dzīvojāmies. Jā, es vēl gribēju piebilst interesanti, ka es tieši šodien par to domāju, ka es nesen dzirdēju tādu mazu video no Gabora Matē, populāra cilvēka. Manuprāt, viņš orientējas psihoterapijā. Viņš runāja par to, ka viņa pieredze ir, viņš nosauc tādu skaitli 2000 sieviešu viņa praksē. Un viņa novērojums ir tāds, ka viņas dzīvo, nespējot nospraust savas robežas un nespējot pateikt nē, ka tā ir īstenībā visa kopēja sabiedrības, kā lai to nosauc, slimība. Un pēc tam es šo te atspoguļoju uz sevi arī, kā manā dzīvē ir bijusi tā robeža dinamika. Un es priekš sevis novēroju, ka īstenībā tieši tas ceļš, kur es izvēlējos to atbildību paņemt pie sevis, un tādā veidā arī, protams, ļoti fokusēties arī uz savu veselību un visādā citādā ziņā, uz to lauku savu, es sapratu, ka no tā brīža man īstenībā arī ļoti ir mainījusies dzīve. Un es varu pateikt, ka tas nav bijis viegli, ka tev pēkšņi jāvar tās robežas noteikt, bet tas ir noteikti bijis tā vērts, un es jūtu, ka tas ir man veselīgi. Tā dzemdību pieredze, pēdējo man dzemdību pieredze, brīvo dzemdību pieredze man īstenībā arī inicijēja tajā spēkā, ka šī brīdī es varu nedomāt par visiem citiem, bet par sevi, jo tomēr tas ir svarīgākais šeit. Jā, un tātad tevī arī ar laiku es saprotu, ka tās robežas lietas sākā, kad tu saki toreiz, tev nebija tā sajūta par robežām, bet tagad tu par viņām runā, tātad tu to redzi, tātad tu esi to iemiesojusi. Jā. Labi, es klausos tālāk, jā. Un tad es pēc tam arī ļoti daudz apcerēju to savu pieredzi ar dēla gaidīšanu un piedzemdēšanu. Tad es sāku kaut kā interesēties, kā citas māmiņas ir dzemdējušas. Man likās, kā vispār tas ir noticis citām sievietēm. Man ļoti sāka interesēt tas, kā ir bijis citām un kādi vēl ir. Man likās, ka kaut kam ir jābūt tā kā savādāk. Jā, kad tajā brīdī jau jūtu, kaut kā ir jābūt dabiskāk sev un kaut kā harmoniskāk sev. Un tad es aizdomājos arī, kā vispār sievietes kādreiz ir dzemdējušas. Kā tad mēs šeit vispār esam ieradušies, kā mēs esam izdzīvojuši? Jā, un vienīgais, kad man nebija par to, ar ko pārunāt. Viens ir tas, ka partneris to var izstāstīt vīrietim, bet tas nav tas, kas ir atkal tas sievietes būšana un sievietes atbalsts. Un es pārunāju arī ar citām māmiņām un visām šī te opcija, kad vai vecmāte, vai slimnīca, un tur arī es paliku. Un tad es atceros Instagramā sākās kaut kā nejauši vai jauši atradu to brīvās dzemdības kopienu, un kur sievietes dalījās ar to savu stāstu, ka var dzemdēt brīvi, ka tu vari izvēlēties pati, kā tu vēlies
kā tu vēlies ieņemt bērniņu, kā tu viņu pati vēlies ar viņu būt kopā iznēsāšanas brīdī un kā tu viņu vari pēc tam laist pasaulē. Un ka tu visu, ka tev neviens, ka tev neviens neko nesaka, ka tu klausies tikai un vienīgi sevi un tu pati izdari izvēles un atbildība ir tikai tava, mana. Un, un tad es klausījos šos te stāstus, es atradu arī citas, atceros no Austrālijas, atradu vienu sievieti, kura visus 3 ir bērniņus dzemdējusi jau brīvi un kura šobrīd arī ir kā brīvā, kā vecmāte, brīvo dzemdību vecmāte. Un, un tad es viņai uzdevu kaut kādus jautājumus un viņa veidoja to savu stāstus un rīlus Instagramā tik tādus likās, wow, ka tiešām tā var un kad sieviete to visu tādā spēkā pārvērš un ka viņa dalās ar to un kad, kad redz, cik daudz ko tā dalīšanās arī dod, ka mēs nekad nezinām, ka kāds var noskatīties un ka pēkšņi viņa tā pasaule vienkārši izmainās un ka tā sieviete saprot, ka, wow, šis arī tā var un ka es tā gribu. Un, Es domāju, es arī padalīšos ar tiem linkiem. Tāpat arī brīvdzemdību kopienas pieeja un tāpat ar to sievieti, ko tu padalies. Jo kāpēc gan ne, lai arī citi, kam vajadzīgs iedvesmojās. Un tad es izstāstīju par to Tomam. Es nesaņēmu no viņa kā ne akceptu, ne noraidījumu. Saņēmu tādu, klātesamību tam, ka viņš ir klātesošs. Un tad dzīve tā plūda, ka jau bija gads, nāca pie gada, un es jau pirms tam jūtu, ka es vēlētos vēl kādu bērniņu. Ka es vēlētos šo te pieredzi iemiesot par to, ko stāsta šī te kopiena un citas sievietes, kuras brīvi dzemdē, ka es vēlētos tādu pieredzi piedzīvot. Un tad jau es jūtu kaut kādā plānā, ka es vēlētos meitiņu un kaut kā tās domas vienkārši viņas tā kā izsapņoju, tā kā dzīvi izsapņoju un tā kā palaižu vienkārši. Un tad bija tā, ka pieteicās mums Tora un jau skaidri tā kā tas tā arī vēl ir tāda plaša tēma, man liekas, kur tu skaidri nevis manifestē, bet realizē jau sevi kā to bērniņu. Jo tas tā notiek, to jau noteikti tā nevar izskaidrot. To, kā viņš piesakās un ierodās. Kā viņš piesakās, kā viņš ierodās un kā tu viņu jūti tajā visā, savā ikdienā un tā saikne. Tas priekš manis arī bija tāds, wow, ka tā būtība jau, kas ir atnākusi, viņa jau konkrēti jau māk pateikt lietas tā kā mēs tā kā dodamies uz šejienu mēs nedodamies, šeit jā, šeit nē. Un tagad es to arī varu pateikt, es savā meitā arī novēroju, ka viņai jau tagad ir tās robežas, ka viņai jau kā maziņa būdama, viņai ir tā sapratne par robežām un ka viņai tas kompas jau ir tāds jau spēcīgs. Un to arī viņa tā kā man caur to visu savu būtību, viņa to kompasu arī kaut kā, kad tā saikne bija tik spēcīga un ir vēl tagad, ka neradās jautājumi, ka mums ir kaut kur jāgriežās pa kreisi. Un tad es, un man nebija
ka es zināju, ka viss, ka manā vēderā, tā kā, ka manā ķermenī ir viņa, man nebija vairs nekādu jautājumu, kā kaut kur man ir jāiet, kādam man ir jāsaka. Tā kā tas viss tā kā pilnībā izzuda un atvērās pilnīgi jauna tā telpa, kurā es vienkārši dzīvojos ar viņu. Es vienkārši dzīvojos ar viņu katru dienu, un man liekas arī, kaut tā informācija arī nāca pie manis kaut kāda tāda praktiskā informācija. Atnāca pie manis par to, kas varētu arī notikt, piemēram, tur brīvajās dzemdībās un kā kaut ko var, pieņemsim, ja bērniņš tur grib dzimt otrādi un kaut kādas tādas lietas es arī izskatīju. Tas ir dubs pa priekšu, ja? Jā, dubs pa priekšu un kaut kādas tādu informāciju es arī lasīju, bet es negribēju tajā brīdī atkal aiziet, kā teikt, tādā pārāk daudz sevi uzsūkt šo te informāciju. Jā. Nu, par kaut kādiem riskiem un ārkārtas situācijām, ja? Tad tev tas tā gāja garām, bet tu viņu tā, neieliki sevi tajā stāstā, ja? Es neieliku tos failus kaut kā tajā brīdī, es viņus vienkārši negribēju sevi ielikt iekšā. Es tā kā viņus izlasīju un viņus, es izlasīju un tā, bet es tos failus nepaturēju sevi iekšā, jo laikam tā intuīcija vai ķermenis tajā brīdī es nevis vienkārši, bet to atbildību paņēmu pilnībā tā kā ķermeniski. Tā kā nevis pateicu, bet likās, ķermenis tik dabiski to visu dara, ka es viņam pilnībā ticu, jo es iepriekš esmu jau daudzus gadus savu ķermeni tā strādājusi, nevis strādājusi, bet izzinājusi, ka man likās, ka ja es viņam ļauju dabiski šo te procesu veikt, tad viņš vienkārši notiks. Un arī, ja notiktu kaut kas, tad arī iespējams mans ķermenis arī zinātu tajā brīdī, kas ir jādara. Tieši tajā tā kā brīdī, kas ir jādara, jā. Un, par to ķermeni. Man arī īstenībā radās tāda. Tā mana sajūta un mana doma arī, kad es gaidīju bērniņu, un arī man bija brīvas gaidības. Un es sapratu arī, es šīm visām tēmām gāju cauri, arī par to, jā, bet man arī līdzīgi kā tev gāja tā, pa perimetru bija, es to izlasīju, biju izglītota tajā, bet es arī uz to tā skatījos, vai tiešām, vienkārši zinot arī, cik ļoti, ļoti reti tas var būt sievietē bīstam īpaši, ja viņa dzemdē brīvi. Es sapratu, es nevaru ielikt tajā stāstā sevi, ka tagad, tiešām, man būtu, tur, kaut kas tik slikts un varētu tikai jāmirst, jā. Tā kā tām tēmām senāk iet cauri. Un tas, ko es redzu, ka visas mammas, kas tā kārtīgi saprot, ka tagad viss ir viņas apziņas un ķermeņa spēkos, tad viņas ļoti cītīgi pastrādā ar tiem dzīves cikla tēmām, dzimšana un miršana. To nevar atdalīt no otru, Jā, par tām tēmām, jā. Tāda nāves tēma arī bija klātesoša, protams, tam visam arī gaidību laikam, un nevis nāves tēmā tādā, ka es tur varētu nomirt vai bērniņš varētu nomirt, bet ka ka kaut kas tevī dzimst jauns, kaut kas jau arī mirst visu laiku.
kā mirst viss tavs, atkal viss kaut kādi vecie tavas lomas, un nevis lomas, bet vecie posmi, un atkal dzimst kaut kas jauns, un jā, tā tēma, tāda nāves tēma arī, viņa visu laiku ir klātesoša, jo kaut kas atkal, jā, mirst manī, mirst kā ģimenei kopā, un kā dēlam arī mirst jauna cita loma, un viss mainās, un, protams, tā ir tāda klātesamība visu laiku ir. Un, jā, un tad jau nāca jau kaut kā, es tagad neatceros, man nekur, man liekas, nav pierakstīts, vai ir kaut kur pierakstīts, bet es nevarēju atrast. Man negribās arī samalot, kura tā bija nedēļa. Vai tas jau bija pāri pēc 40. nedēļas? Man liekas, ka jā. Jo es kaut kad lasīju tās pieredzes, kur bērniņš dzimst 38. nedēļā, 39. un ka tur viss ir bijis labi. Un man liekas, ka man ar dēlu arī bija, ka 42. nedēļā jau it kā pēc standarta jau tas jau ir pāri. Pāri jau skaitot vēl tas vēl skaitās, ka drīkst. Jā, nedrīkst. Nu jā. Bet jā, tas ir atkal noteikti drīkst kaut kādos ietvaros. Es ļoti daudz arī redzu šos stāstus, īstenībā cik ļoti daudz bērniņu grib piedzimt 43 un 44 nedēļās, kā arī viena no manām skolotājiem Jolandai, viņai 10 bērni ir un visi ir dzimuši 43. Un pēc arī 44. Visi. Tā kā tas ir interesants moments, uz ko paskatīties, vai ne? Kā mēs apskatām šo laiku kā tādu. Jā. Jā. Nu labi, tagad tu gaidi meitiņu, jā, un nu jā, man liekas, ka tas bija, es nezinu, 42. varbūt 43. nedēļa. Un tas bija marts, jā, jau pavasaris, mazliet pavasarīgas krāsas sāk parādīties, un es zināju, ka šoreiz es vēlos dzemdēt ūdenī, un mums bija iegādāts baseiniņš, tāds neprofesionālais, bet tāds ļoti liels, un kur būtu vieta arī Tomam, un ja Noa gribētu. Bet es kaut kā iekāpu vannā, un es teicu, neko vairs nevajag būs, tā kā nekādu baseinu, tā kā es palieku šeit. Jā. Un vēl bija skaisti, ka es tajā laikā arī biju uztaisījis tāds intuitīvos zīmējumus, kas nāca pie manis, ka tur, kad kā tas bērniņš nāk ārā no manis, un tā mana, nevis, jā, atbalsts, kas ir atkal no vīrišķās puses, to biju uzīmējusi vīrišķā un sievišķā, kā viņi ir tādā balansā un miedarbībā. Un vēl arī ūdenes biju uzīmējusi. Un tad es to zīmējumus izliku jau Annas istabā, jau kādu laiku jau pirms dzemdībām jau izliku uz sienām. Un jā, kaut kā jau ķermenis vienkārši tev zina, kas ir jādara, ka tu jau viņam atļauj vienkārši, viņš tev tur izliek zīmējumus un jau gatavojies. Tā tas jau viss ir tāds, jā, dabisks process, ja tam ļaujās. Intuitīvs, ļoti intuitīvs, jā. Un, jā, un tas dzemdības man sākās aktīvi tā naktī. Nevis, nu jā, var teikt naktī, un nogāja augļūdeņi, un tad man bija tāds, es atceros tāds, tas notiks tagad, tas notiks ātri, vai kā tas tagad būs, tas tik tāda pacelājoša sajūta un tāda patīkama satraukuma sajūta, un es Tomam saku,
Viņš saka, varbūt krāsnes jau jākurina, tā kā, kad mums ir viss uz krāsnīm cēsīs un, ka, lai būtu patīkami silts, tur vajag kurināt. Un Toms saka, tā kā, varbūt vēl pagaidām. Un es tur jau, un tad, jā, tas process man iesākās, un tad sākās es gulēju gultā, un, jā, un mēģināju tajā brīdī saklausīt, kas tagad notiek, un ka ķermenis izgāja cauri tādam domu, tur karuselim, un tā, tagad kas, un tad viņš teica tā, aizēj pagulēt vēl. Tā kā vajadzēs pagulēt, un tad es iemigu vēl un pagulēju, un jā, ka nākošajā rītā jau es pamodos, un tad es jūtu, jā, kad man ir jāgatavojās, ir jāiekurina krāsnes mums, un ka mums vēl bija aktīvs jautājums tajā dienā, kas būs, vai vajag kādu klātesošo, kas būs ar dēlu. Jo Tomam bija tā sajūta, ka viņš grib būt klātesošs arī man, un kad, jā, ka telpu turēt 2 cilvēkiem tajā brīdī, jā, tas bija aktīvs jautājums, un tad viņš izdomāja, ka pazvanīs savai māsai, un ka viņa var atbraukt, un tad viņa var pavadīt to laiku ar paspēlēties un tā. Jā, un iespējams tagad skatoties, es arī būtu darījis jau citādāk, būtu pieņēmis varbūt to izvēli, ka dēls var arī būt līdzās. Jā, bet tajā brīdī notika tā, noteikti tā arī vajadzēja būt. Un jā, un jā, es sāku laist vannā ūdeni. Sāku jau iet vannā, un es sapratu, ka kontrakcijas man sākās jau tādas stiprākas. Un jā, es visu laiku sēdēju tajā vannā, ļoti ilgu laiku, tikai laidu siltu ūdentiņu klāt un sēdēju. Un kas bija man tāds, ko kā es tās kontrakcijas nevis pārdzīvoju, bet tā kā atbrīvoju un laidu, tā bija man skaņa, ko es pati veidoju. Visu to laiku, es to man teicu, pēc tam, ka vajadzēja ierakstīt, tā kā būtu labs, tagad būtu ļoti forši paklausīties, ka tiešām kā dzīvnieki, kuri taisa skaņas noteikti, ka dzemdē vai kas, ka vienkārši laiž to skaņu tā kā riktīgi tā kā. Un, jā, no tādiem dziļumiem tā skaņa nāk, un tad es tās kontrakcijas visas laidu ar to skaņu, un tā visu laiku es laidu to skaņu, un tad es jūtu, kā Tori, un tad tas bija tāds mirklis, kur es saraudājos, un es saku, Toriņa nāk, tā kā viņa teici vienkārši, riktīgi tā kā noslīd zemāk, un es jūtu, jā, ka tūlīt sāksies tā iztumšanas tas posms, un tajā brīdī man bija uzreiz tāds maza tāda bailīt, nevis pat bailīt, bet maziņš tāds, kā būs tagad, kā es tagad to darīšu. Un atkal tā skaņa, vienkārši mani pārņem tā skaņa, un es caur to skaņu arī izstūmu viņu ārā, un tad Toms skatījās, kad ir galviņa jau, un, protams, pirms tam bija arī posms, kur es saku viņam, es vairs nevaru. Tā kā viss tas ir tāds jau brīdis, kad es vienkārši man gribās atpūsties, bet tas darbs vēl tevi, tas brīdis vēl ir priekšā, un es viņam saku, man vajag bišķiņā atpūsties, un es Torai arī saku, Toriņa, es gribu mazliet ievilkt telpu. Un šajā brīdī bija tā, ka es varēju iegūt to laiku, to telpu sev. Jā, jo redz, salīdzinot ar to pirmo pieredzi, ka man bija tas laiks, es varēju viņu tā kā apstādināt un ievilkt to elpu, apstāties, atpūsties to mazo mirkli. Un tad viņa piedzima ūdenī, un Toms bija pirmais,
kas pieskārās, tā kā, kas viņu tā maigi izņēma un uzlika man uz krūtiņām. Un, un tajā brīdī, kad stāstīja to māsa, ka viņš tajā brīdī pat nedzirdējis, ka Tori ieraudās. Viņš teica, māsa, nu, un tad viņi ieraudājās, un tad jau Toms pēc laiciņa jau gribēja viņu parādīt Noā un pasauca Noā, un tad tas viss aizplūda tādā jau citās sajūtās, un pēc tam pats brīnumainākais, ka nebija tāda noguruma sajūta. Protams, ka darbiņš bija darīts, bet pēc tam bija kaut kāda tāda sajūta, arī tāda tik maģiska sajūta, kurā tev gribās to laiku uzkavēties, jo tas ir tāds mirklis, kur viss ir tik dzīvs, un tu visu jūti pilnīgi tik smalki, un tas ir kosmos, jā, tajā mirklī. Vienkārši tu pilnībā visu izjūti, liekas, visa dzīvība, nāve, visi pilnīgi tajā vienā telpā, un viss tagad ir tik klātesošs, ka tas lēnām no dienas uz dienu pēc tam pāriet, mazinās tā visa tā sajūta, bet tas burbulis jau pēc tam palika. Tas vēl, man liekas, tagad arī ir tas burbulis, ka ja atcerās par to pieredzi un piedzīvoto, tad var ieiet tādās patīkamās sajūtās un tādā atmiņu resursu. Tādā skaistā spēkā, jā, ko var izmantot arī no tā šodien. Kā tā pieredze integrējas, varbūt pat, man liekas, ka viņa jau integrējas, vēl integrējas. Jā, es arī saku, ka dzemdības ir visam mūžam pieredze. Tas ietekmē visu dzīvi. Jā, tā ir. Skaisti. Jā. Tevī klausoties, es arī atcerējos to dziedāšanas posmu, kurš teicu. Es to nosaucu par dziedāšanu, bet tas arī notika tā pilnīgi neizdomāti, jo es arī veidoju šīs skaņas. Viņas nāk dabiski īstenībā, un man arī blakus atradās vīrs, un viņš kaut kādu iemeslu pēc, es nezinu, viņam bija sajūta, ka viņš grib mani atbalstīt ar to skaņu, un arī sāka kaut ko vokalizēt, jā. Un es viņam teicu, kurš, es tikai dziedu. tā jutība uz skaņām, un mēs vienkārši abi pasmējāmies, un tas atkal bija savā procesā, un tā kā tas ir interesanti. To pieredzēt, tā mūsu vienkārši pati loca visādi un mīta tā, lai tas bērniņš iedzimst. Jā. Un kā tu izjūti to, vai tev ir vairāki bērniņi, un kā tu izjūti, piemēram, to atšķirību? Atšķirību tajā, kāds tas bērniņš varbūt ir pēc tās būtības, kurš ir dzimis brīvi un no citiem tiem bērniņiem. Jā, un šī ir tiešām otrā lieta. Pirmā bija tā par ko es šodien iedomāju, par to Gaboru Matē, par tām robežām sieviešu. Un šī bija otrā lieta, par ko es domāju arī tieši šodien. Par to, ka man dēliņš arī, kurš vienīgais no visiem bērniem dzima brīvās dzemdībās, viņš ir ar ļoti stipru gribu. Ja viņš kaut ko grib, tad viņš dara ļoti daudz un neatlaidīgi, lai viņš tiktu pie tā rezultāta, kādu viņš ir iedomājies. Un tad, protams, man arī ir pārbaudījums ar to, bet no otras puses redz to stipro garu. Un jā, šķiet, ka viņš ir vienkārši, tur ir liels spēks, un viņš ies kā tāds nesalaužams gars. Jā, kaut kas tāds tā stipri atšķirīgs īstenībā. Tajā ziņā, tajā milzīgajā, tajā pacietībā ilgi
būt tajā, ko es gribu, ko man vajag, un zinu, ko viņam gribu, un kā vajag. Dažreiz pilnīgi niansēs, jā. Jā. Nē, es jau nevarētu teikt, ka man pārējie bērni nezinu, varbūt pilnīgi, ko viņi grib, vai, vienkārši tas kontrasts ir tāds ļoti spēcīgs tās. Jā. Un skaisti arī tas, kā tie bērni arī, kas iespējams dzims brīvi un brīvāk, jā, tieši šobrīd, man liekas, šajā laikā arī, kā viņi izmaina to vecāku dzīves. Nu, tas ir, liekas, wow, ka viņi nāk jau ar tādu skaidrību un ar tādu mērķi jau. Man liekas, jā, ka viņi jau uzreiz zina, kas viņiem ir jādara šeit. Un galvenais mūsu tā lova nesačakarē to visu, kas viņiem ir šeit jādara, man liekas. Un jā, ka viņi tiešām liek jau, tiem pieaugušajiem, saņemties un nomainīt pilnīgi visus tos failus, var teikt, jo to es arī novēroju, jā, ka, faili ir jāmaina, vienkārši, tu neesi gatavs, tāpat vienkārši ir viņu jānomaina, un, jā, kad tas, man liekas, ir šai paaudzei, kas nāk šobrīd, un tās, jā, Tieši, man liekas, ka tas ir tad, ja ir šī te brīvā telpa. Man liekas, ka tas akumulējas pilnīgi citā jau gultnē un iet pilnīgi tādus neiedomājamus ceļus un dabiskus. Un es arī par to vakar arī domāju par to, ka tas viss aizved atpakaļ pie dabiskā un man likās, es arī redzu šeit, šobrīd es esmu šeit Pļavā, bet šeit apkārt ir tā, ka interesanti ir, te ir rūpnīca, te ir mājas dzīvojamās un tad ir arī Pļava. Un es vakar novēroju to, kā cilvēki, kā viņi dzīvo tajā pilsētā un cik ļoti viss ir tāds, cik ļoti viss ir tāds aizgājis tālu no tā dabiskā. Un tas arī sasaucās kopā ar tām dzemdībām, ka kā ir būt tajā dabiskumā un nomest visu to lieko, kas ir apkārt uzbūvēts un teikt, ka tā ir tā īstā dzīve. Bet, ja izvēlās šo ceļu, tad ir sanāk, ka tu aizēji atpakaļ principā pie tā dabiskā, kas esi tu pats un kas ir dabiski tavai ģimenei tieši. Kaut kā tā es to redzu arī. Esam vēlreiz kopā. Izlēmām nedaudz paturpināt stāstu, jo bija sajūta, ka ir kaut kas nepabeigts. Nāca atmiņas, ko vēl gribējās pajautāt un ko vēl gribējās pastāstīt, tāpēc papildinām video ar vienkārši turpinājumu. Un jā, viena no lietām bija, par ko tu gribēji padalīties un, protams, par ko es ļoti labprāt uzzināšu, par to, kāds ir placentas stāsts tavā pieredzē abās dzemdībās. Atšķirīgi stāsti, protams, ar dēla placentu bija tā, kad, kā jau stāstīju, kā ātri tika pārgriezta šī nabasaitīte, vecmāte pārgriez ātri šo nabasaitīti, un līdz ar to netika nogaidīts tas mirklis, kad placenta pati beidz pulsēt un tā kā pati nomirst. Un tajā brīdī un kādu laiku pēc tam es ar to tā kā neko nedarīju, nerisināju. Jā, pēc tam viņa tika ielikta, mēs viņu ielikām saldētavā ar domu, ka mēs viņu tā kā apglabāsim laukos, ieraksim zemē.
atdosim zemē. Un tikai pēc tam, pēc kaut kāda ilga laika, sāku interesēties arī par placentu. Jā. Kas tas tāds, nevis kas tas tāds ir, bet kā ar to apējās citas mammas, ģimenes, kādi ir varianti un, tā kā meklēju informāciju. Un tā viņa stāvēja tajā saldētavā, stāvēja. Es neko nedarīju ar to. Un tad, kad nāca šī informācija jau par tām brīvajām dzemdībām un tas Toras stāsts, tagad Toriņa stāstu izstāstīšu, kad tā placentiņa vēl joprojām bija saldētavā, kad Toriņa dzima. Un tas Toras placentas jau skaidri zināju, kā es vēlos viņu godināt, un kas tas ir priekš mums. Un, man liekas, ka tas arī svarīgi ir uzsvērt to, ka dzimst ne tikai bērniņš, un dzimst arī placenta, ka tas ir daļa no mums, no tām visām dzemdībām, ka to nevar nodalīt. Tas nav kaut kur paslēpjams. Un, jā, to arī medicīnā izšķir kā 3. dzemdību posmu. Placenta. Jā. Un abās reizēs man tā placentiņa apmēram piedzima kaut kādas 40 minūtes pēc. Un diezgan viegli un brīvi tā viņa piedzima. un tad es zināju, ka es vēlos, ka lai šī placenta ir tik ilgi pie Toras, tik ilgi, cik viņa vēlas būt. Un ka viņa pati dabiski vienkārši atraisās vaļā, un tas notiek dabiski. Tas tā sauc Lotus birth, ko sauc, ja? Jā. Un es biju jau ievākus to informāciju, ka to placentiņu tad, lai viņa tik ilgi varētu turēties, un viss būtu kārtībā, ka es viņu apbēru viņu ar rozmarīnu un ar sāli un ar dažādām rožlapiņām un tādiem augiem. Tāds skaists process. Jā. Gatavošanās process jau arī bija tāds skaists, ka iedomājies, ka tu gatavo to visu kaut kam. Un tad, cik tur tās dieniņas bija, man liekas, kādas 3-4 varbūt, bet viņai jau... viņa sākumā sakalst, pamazītītēm viņa sakalst, un vienīgais, ka grūtāk ir tas, ka viņu visu laiku vajag nēsāt līdzi, bet principā, par cik pēc tam tas process ir, ka es ar bērniņu esmu pārsvarā guļus, man nekur nav baigi jāskrien, jādodās, drīz iesim labi, tad es varu būt mierā. Un tad paņemsim bumbiņu, aiziem pēc bumbiņas. Un mēs ejam pēc bumbas. Un, savu brīvi dzimšo bērniņu kopā tagad. Jā. Un, tad mēs sagaidījām, kad viņa atvedās no Toriņas. Un tad pats brīnumainākais bija tas, kad man negribējās no viņas šķirties no tās placentas. Es viņai vēl turpināju vērt virsū rozmarīnu un to sāli. Un es noliku viņu saulē, tā kā saules gaismā, istabā uz loga, lai viņa tā kā ir vēl klāt. Tā kā bija tā sajūta, ka viņa ir nomirusi un ka viņai tā ir tāda ceremonija. Kaut kas tik ļoti tik intīms un dziļš, un tā sajūta bija tāda. Es viņu atstāju saules gaismā, un pēc tam bija doma, ka mēs viņu arī apglabāsim, bet sanāca tā, ka mēs viņu neapglabājām uzreiz. Mēs nogaidījām, atkal es viņu ieliku saldētavā. Pēc tam es bišķiņu piemetināšu par šo sasaldēšanu mazliet.
Jā, mēs viņu ielikām saldētavā kopā ar dēla placentu, ar domu, ka mēs sagaidīsim īsto laiku, kad nāks tas impulss, ka mēs visi būsim gatavi tam procesam, tā kā norakšanas procesam. Jo es gribēju, lai ne tikai tas ir kā mums kā vecākiem, bet ka arī bērni ir tajā apzināti klātesoši. Nu, ka viņi saprot to. Jā, ka tas impulss nāk tā kā, ka mēs sajūtamies, ka visi kopā mēs to darīsim. Un tad bija pēc gada vai pēc 9 mēnešiem. Es neatceros. Bet principā es arī tā kā ļoti uzsveru bērniem tos, pēc tam, ka viņi piedzima tos 9 mēnešus. Tas man bija svarīgi, ka mēs atzīmējam 9 mēnešus katram viņam. Kā no 9 mēneši, un kad Toriņa piedzima 9 mēneši. Aizbraucam ar riteņtiņu tur, ja? Pabraukāsim. Jā, un tad es tagad neatceros, vai tas bija pēc 9 mēnešiem vai viņas gadu jubilēņā. Tad mēs izņēmām viņas placentiņu ārā no saldētavas. Un mēs taisījām no viņas zīmējumu. Visi kopā. Un taisīja savu neapmierināto zīmējumu, savu tādu izpausmi par to, kā viņš jūtās, ka viņš vairs nav vienīgais bērns ģimenē. Viņš uztaisīja arī to zīmējumu, un tas bija tāds process. Un tad pagāja vēl laiks, līdz mēs bijām gatavi, un tad mēs taisījām pagodināšanas mirkli abām placentām, kad varēja jau savu placentiņu sataustīt, apmīļot vēl, iemest iekšā zemē to, ko viņš pats vēlējās, un arī Toras placentiņu tieši tas pats. Tālūk, tas ir pa placentām. Un par to saldēšanu. Es pēc tam lasīju arī, kā citas māmiņas arī par to saldēšanu stāstīja, ka tas ir kā nesot enerģētiski, tas nesot viss patīkamākais veids, kā likt pēc tam placentai tik ilgi būt saldēta. Nu, tā kā saldēšanas tajā stāvoklī. Jo tas nozīmē, ka kaut kas ir sasaldēts, kaut kāda enerģija tagad ir sasaldēta. Un tāpēc, jā, es tā kā neieteiktu varbūt tik ilgi vai vispār likt viņu tajā saldēšanas stāvoklī. Bet nu, tas bija tā bija mana pieredze un tā. Jā, tā. Bet skaidri, tas ir vērtīgi mums pārējām dzirdēt un sajust, kas priekš manis ir labi un kā es to jūtu. Es arī vēlāk sajūtu to saldēšanu kā tādu, bišķiņ tādu iepauzēšanu kaut kādos procesos, ka īstenībā laiks ir tad, kad viņš ir. Un tas ir tā dzīvošana saskaņa ar laiku un ciklu. Vai ne? Nu, tā kā, bet es arī negribu tagad pateikt, ka tas ir slikti vai šis ir labi, vai ne, bet mēs varam sajust, kas mums der un kas mums neder. Bet skaisti, ka tu padalījies ar to, tas ir tiešām vērtīgi, jā. Tev gribēju tieši tādā veidā pajautāt, jo tev ir arī ar ko salīdzināt tās vadītās dzemdības, un tad ir tās dzemdības, kurās tu pati, kā lai pasaka, vadies pati sevi. Kāds tev ir tas kopskats, kā tieši tu piedzīvo brīvu dzemdību jēgu savā dzīvē? Ko tas maina, ko tas pārrada? Lūdzu, padalies. Nu, tas jau maina vispār visu, var teikt. Tas ir, tas izmaina pilnīgi visu, kad pazūd jebkāda autoritāte ārpusē. Tā kā, kad kaut kāds, pazūd, kas tā ticēšana kaut kam ārpus, un tas viss fokus un visa tā uzmanība un
viss stāsts un visa dzīve, viņa pāriet uz tādu pozīciju, ka es pieņemu lēmumu, es uzņemos atbildību un es kaut kādā mērā arī varu vadīt kaut kādu procesu. Protams, protams, skatoties atkal, vai cilvēks ir tas, kas tiešām vada visus procesus, jo dabai ir vēl viens spēcīgs spēks. Un pazūd dažādi. Tas ir ļoti tāds, tas, man liekas, varētu ļoti, ļoti gari par šo te runāt, bet pazūd viss kaut kas tāds, kā tu vakar arī, man liekas, Instagramā minēji, tu paliec godīgs, es palieku godīgi vienkārši pret visu, tā kā tur vairs nevar arī samelot, ne sev samelot, ne arī kādam citam samelot, tā kā viss sāk notikt pa godīgo. Un tad es arī sāku redzēt kaut kādas tās melīgās ārējās lietas, kuras ir uzķūnētas virsū mums un kuras neļauj būt vispār brīvām. Jā, es šo arī noķeru tajā savā kopienā un arī, ko Emīlija, kas no manām skolotājām, viņa arī izvirzīja šo te, tādu kā vīziju, kā būtu, ja mēs sievietes teiktu, kā ir. Kā mēs tiešām jūtamies un būt atklāts par to arī kaut vai par tām brīvām dzemdībām. Tas tā kā kaut kur notiek, bet daudz par to. Ir tādi, pietušēti, bet cik tas ļoti tomēr arī daudzām ir vajadzīgs dzirdēt to patiesību, to īstumu. Ka īstenībā, redz, mēs esam tam paredzētas bet par visu jau. Tas ir tāds arī kaut kādā ziņā pāraugšana, tās labās meitenes pāraugšana, jo mums ir jābūt labām, mums jādod pareizās atbildes un tā tālāk. Jā. Šis ir tāds ļoti liela, tāda stāvēšana sevī tajā, kas apkārt notiek. Tur ir ļoti jānonāk līdz tam. Katram savā tempā atkal jau, ka tas nav redz, tāpēc, ka tas ir forši, es to darīšu, bet tur ir ceļš ejams. Jā. Un es par to dabu vēl gribēju pieminēt, ka man arī riktīgi nomainījās, tā kā es gaidot no kaut kādas vēsmas, tikai iezīmējās par tām attiecībām ar dabu. Bet ar Toriņas visu to stāstu, tās attiecības man ar dabu vēl padziļinājās un man patika, kā viena māmiņa, es arī Instagramā tagad nesen, viņa padalījās, viņai ir laikam 4 bērniņi brīvi dzimuši. Un viņa padalījās, ka vienām no dzemdībām viņai tā pieņemošā puse, it kā vecmātes, ne vecmātes vai dzemdību telpas turētāji bija daba. Un tas man atkal lika padomāt par visu to ceļu, kāds man bija ar Toru, ka tas stāsts man ir iedevis to tiešām tādu, ka daba ir tā, kas mani arī tiešām atbalstīja un tā kā turēja to telpu un vēl joprojām tur tās attiecības ir pilnībā izmainījušās. Un pats interesantākais, ka es arī izgāju ar viņu, ka gaidīju viņu, es izgāju cauri arī visām sezonām, kas ir jau vasaras beigas, rudens, ziema un agrs pavasaris. Un tas man arī iedevis tādu iemiesot tiešām tās dabas sezonas sevī un vispār redzēt, ka tas ir tāds resurs. Tas ir milzīgi liels resurs. Un tajā brīdī, kad man varbūt nebija ārēji kāds fiziski kā cilvēks vai sieviete kā resurs, tuvu klāt vai emocionāli atbalstošāks,
tad tajā brīdī es to iegūvu no dabas un vēl joprojām tagad to iegūstu. Tā kā es arī gribēju par šo pieminēt, kā mēs arī, ka daba arī pavada tajā visā dabiskumā, dabiski, ja mēs ļaujamies un tā kā, un tas ir tas, ko es gribēju vēl pieminēt. Jā, tas jūties savienot ar dabu vēl vairāk nekā jebkad. Jā. Es tev labi saprotu. Vēl viens, es tieši šodien pierakstīju uz lapiņas, lai es neaizmirstu pateikt. Tas, tad, kad mēs sākām gaidīt Toriņu laikam, mēs jau zinājām, ka mēs gribam pēc tām dzemdībām būt tādā savā burbulītī un ka mums vajadzēs laiku, lai mēs aprastu pie visa tā jaunā un dotu tam laiku. Un tāpēc mēs jau laicīgi sākām uzdrošinājāmies vākt ziedojumus tieši finansiālajai pusē. Lai nevajadzētu pēc tam jau pēc laika vienkārši domāt, kas radoši tagad ir jārada ātri, lai varētu kaut kādu naudiņu iegūt priekš dzīvošanas. Un tad mēs uzdrošinājāmies, vienkārši es arī Instagram platformā biju ierakstījis postu, ka mēs šim te pēc dzemdību posmam vācam ziedojumus un ka jebkurš, kurš brīvi vēlas, var ziedot. Un tāpēc es gribēju uzsvērt arī lielu paldies, ja kāds noklausīsies no tiem, kuri ziedoja, ka tiešām paldies, jo mēs varējām to laiku, kaut kādu laiku mēs tiešām varējām veltīt laiku tam visam jaunajam un viens otram un lēnām ieiet atpakaļ tajā ikdienas dzīvē. Ka jāpaldies tiem cilvēkiem un paldies, ka mēs uzdrošinājāmies un kā paldies. Jā, jūs sapratāt, kas jums ir veselīgi un labi un organizējāt to tādā veidā, kā jūs varējāt. Jā, tas ir labi. Jā. Tas jau dara to veselīgo sabiedrību. Mums tas ir vajadzīgs, viss tās pārējas izdzīvot tādā tempā un veidā, kā mums ir vajadzīgs. Neko nav iespējams sasteigt. Jā. Var jau mēģināt, bet tas parasti atstāja sekas, kā ir novērots. Jā. Paldies. Paldies, ka tu vēl, ka tu pārdomāji un ka tu vēlējies, lai mēs pasakām katra to līdz galam to, ko mēs vēlamies pateikt. Lai tas būtu tā kā līdz galam. Jā, paldies tev, Eva. Jā, paldies.